Bitcoins palaicies turpat uz 65,000, kā rāda sentimentu dati, tad vaļi akumulē, un Michael Saylor stratēģija pārvieto Bitcoinu 66 miljonu ASV dolāru vērtībā. Šodien Bitcoins atgriežas turpat pie 65,000, un kopējā tirgus kapitalizācija ir nepilni 1,18 triljoni ASV dolāri. Tikmēr uz jaunu maku Michael Saylor stratēģija ir aizsūtījis Bitcoinu 66 miljonu dolāru vērtībā. Kā liecina sentimentu dati, tad interesanta aina ir starp lieliem vaļiem un attiecīgi rītēlu. Ja lielie vaļi kopš jūlija beigām ir akumulējuši jau 19,700 bitkoinus, tad tikmēr galīgs pretstats ir tieši rītēls, kas krasi un aktīvi pārdod. Kā jūs domājat, kurš dara gudrāk un kurš rīkojās gudrāk? Ierakst komentārā, un vairāk par kripto atradīsi man profilu aprakstlinkā.